nepatīk Omes biznesa metodes. Feliks un Aivars uztraucas par Ievas veselības stāvokli pēc kritiena no zirga. Lidijai rodas aizdomas, ka Gatis kārto biznesa lietas viņai aiz muguras. Jēzubs negrib laist Ediju apciemot Ievu. Vadimam rodas ideja saradoties ar āboliņiem. Ieva sastrīdas ar Ediju. Vadims lūdz Silviju noskaidrot, vai Danai ir draugs. Gatis nolēma satikties ar Ievu. Es tikai Robīti nolikšu un paņemšu Gunāram galvā. Man jau nav nekā tāda, ko jūs nebūsiet redzējusi. Zenta Istabene. Sveicināti, Jēzubs Martinovs, jaunais administrators. Ļoti patīkam. Es jau priecājos. Man jau Mildiņa stāstīja, kā jums tur sanāca ar to Antonu, un ka noturējāt par mani baigi smieklīgi sanāca. Man gan smiekli nenāk. Nu nav tak tas kapu runātājs Mildai piemērots, bet tad viņa mani klausās, neklausās. Rozā brilles uz acīm skraida apkārtam, kapu vecim tēņas piedāvā. Es gan nezinu, man jau tas Antons liekas tāds foršonka. Bet kas, es, piemēram, kādreiz arī bērējis, piepelnījos spēlējot kādu skumjāku melodiņu. Jēzupiņ, viena lieta ir piepelnīties, bet otra, ja cilvēks no brīvas gribas izvēlas tādu profesiju, kurš normāls cilvēks ies kapos līčus apstāvēt, tā tak ir slimība. Jā. Sveiks, Ilai. Sveiks? Un kur Vadims? Vadims nav. Es būšu viņa vietā. Tātad atceries, nekādā gadījumā neizmuldies Danai, ka mūsu ģimenei ir plāns vienu no mūsu dviņiem ar viņu sapricināt. Neber tik ātri. Kāpēc Vadims nav ieradies? Viņš ir Daugavpilī, viņš ir aizņemts. Tev ir jānoskaidro, vai Danai ir puisis. Tu tagad aizmirst par Danu. Es tev jautāju par Vadimu. Kāpēc viņš man nepiezvanīja, nebrīdināja? Tas tev uz doto brīdi šķiet svarīgi? Jā, tas man ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ka man bija sarunāta tikšanās ar manu vīru, lai nokārtotu svarīgas ģimenes lietas, bet ierodies tu. Un neko nepaskaidrojot, sāc man diktēt kaut kādas instrukcijas. Tu zini, ja man vajadzēs padomu, es varu to pajautāt savam vīram un pa telefonu. Viņš necels, viņš ir aizņemts. To mēs vēl redzēsim. Varbūt tev viņš necels, man viņš cels. Jā? Labi. Ja es tagad nevaru pakonsultēties ar savu vīru, tad es pati labāk zināšu, ko un kā man runāt ar Danu. Bija jauki tev satikt. Silvija, kāpēc tu pēdējā laikā pret mani tā izturies? Tāpēc, ka es redzu, kas slēpsies tavs draudzīgās ārienes. Liekulība. Tu vēlēsi ieņemt manu dēlu vietu, bet es to nepieļaušu. Ko tad tu tāds drūms šodien, ko? Ai, nerunā. Smaga diena, ja? Tu tā varētu teikt. Tu zini, es tev abrīnoju, kā tu ar visu to var sadzīvot. Tu tagad runā par bērēm? Jā. Kas tad tur, ko nesadzīvot? Es vienmēr esmu teicis, ka katras beigas ir sākums kaut kam jaunam. Jā. Ja runājam par šodienas bērēm, tad tas bija visai izdevies pasākums. Nobeigumā gan dziedāja, gan dejoja. Bērēs dejoja? Jā. Vai? Ko tad tu esi tik drūms, ja jau tik lustīgi gāji? Redz, saimnieks, tas, pie kuras tagad īrēja dzīvokli. Jā.
ir nolēmis atbrīvoties no visiem īrniekiem. Kā vai tā drīkst? Izlikt visus uz ielas? Jā, un pats galvenais, ka viņš ne ar vienu no mums ar īrniekiem nav runājis. Viņš uz līdzenas vietas pacēla visiem īres. Nu, cik tad tev tagad būs jāmaksā? Negribas par to pat runāt. Nu, bet man tak tu vari pateikt. Varbūt, ka es varu aizdot. Nu, ko tad tas mainītu? Nē, jādomā par izvākšanos, jāmēģina atrast cits dzīvoklis. Lētāks. Vai tad tiešām nav neviena likuma, kas ierobežot to viņu patvaļu? Ak, Mildiņ, ja tu zinātu. Uz pasaules 3 taisnības. Spēks, vara, nauda, laiks. Es gribēju ar to sacīt, ka bagātie dara kā grib, nabagie kā var. Jā. Nu, es nekad neesmu maksājis tādas lielas summas. Redz, man ir savs dzīvoklīts, un es esmu laimīga, ka tev cilvēkam ir kaut kas savs. Nu, laikam tā ir. Jā. Anton, man tā kā neērti tev piedāvāt, bet tu varētu nākt dzīvot pie manis. Tu to nopietni? Nu, bet kā tad savādāk? Man ir 3 istabu dzīvoklis, privāti īpašums. Neviens mūs netraucēs, neviens mūs nevarēs izlikt uz ielas. Bet mēs taču tikai nesen iepazināmies. Antoniņ, mūsu vecumā vairs nav ko stiept gumiju. Domāts, darīts. Tu nāc dzīvot pie manis. Kad tu varētu ievākties? Silvija, es tev lūdzu, nomierinies. Es netaisos ieņemt ne Danielu, ne Džontonu vietu. Es gribu tikai palīdzēt. Viņi pārāk jauni. Nestāsti! Dvīņi ir lieli diezgan. Viņi jau sen varēja kārtot ģimenes lietas. Tu esi nostādījis vadību pret viņiem. Tu izmanto katru viņu neveiksmi, katru draisklību, lai tikai pierādītu, ka viņi nav gatavi biznesam. Bet viņi tiešām nav gatavi, Silvija! Tas tāpēc, ka viņiem neviens nedod iespēju. Un tas, ka viņiem nedod iespēju, tā ir tava ideja. Un nerunā. Nestāst man neko, es zinu. Labi, par to parunāsim pēc tam. Mani interesē, kā tu domā noskaidrot, vai Danai ir puisis vai nav? Nu, es parunāšu ar viņu par skaistumkopšanas procedūrām, par spā procedūrām, par sulu kūrēm. Un tostarp arī par vīriešiem. Ja? Tāda atbilde tev dara, ja? Labi. Dari, ja? Dar? Tas dara, ja? Es tev ieteiktu aprunāties par labdarību. Labdarībā ir iesaistīti daudzi ietekmīgi cilvēki. Viņi droši vien tas ieinteresēs. Tādā veidā mēs nonāksim ciešākā komunikācijā ar viņu. Un mēs varēsim uzzināt daudz vairāk par viņas personīgo dzīvi. Tas man nebija ienācis prātā, tā ir laba doma. Paldies Dievam, novērtēju. Nu, tas, ka tev galva strādā, to vienmēr esmu zinājusi. Tikai strīds jau nav par to, vai ne? Silvija, es negribu ieņemt nevienu vietu. Viņi ir pārāk jauni! Tu beidz, tikai nevajag! Laiks celties. Labi, ka tā aiztunies kāds klients. Es nevaru vairs kājās noslīdēt. Mans dēls sajaucas tā kā es jaunībā. Dienu ar nakti. Gunār, būtu man tavas problēmas. Jā, nu uztais vēl vienu bārenīti un tev varēs izbaudīt pilnā apmērā. Tu beidz jokoties, man tiešām ir problēma. Nu, kas tad? Nevar izvēlēties kādu ūdenzert ar gāzi vai bez gāzes. Milda taisās dzīvot kopā ar to kapuveci, un viņa tā grib izlikt mani ar bārenīšiem uz ielas. Nevar būt. Gunār, es tikko pati dzirdēju vestibilā, viņi runāja virtuvē. Tev ne par ko nav jāuztraucās. Es saprotu, bet es tam nevaru piekrist. Kāpēc? Es nevaru tā Nu kā? uzreiz ielausties tavā dzīvē. Kāpēc? Tu taču nedzīvo viena. Tev taču ir vajag, ka viņai ir bērni. Nu un tad? Tas tomēr ir ļoti svarīgs un nozīmīgs lēmums. Ja nu tomēr mans ierašanās dēļ kāds cietīs, ja kāds būs spiests pārcelties dzīvot citur, ko tad? Tā nav nekāda problēma. Man vedekļi ir patstāvīga sieviete, viņai 2 pieauguši bērni, un lai tie bērni gal galā paši padomā par savu dzīvi. Bet ja nu viņa nav ar mieru, varbūt viņa negribēs mainīt savus ieradumus. Toties es gribu mainīt savus ieradumus. Gunār, tev man ir jāpalīdz. Mums Mildai beidzot ir jāatver acis, lai viņi saprot, ka Antons nav nekāds divkociņš, ka viņš ir izmantotājs. Nu, paklau, nu varbūt viņa maz tev neliks ārā no tās mājas. Varbūt runa ir tikai par kopā dzīvošanu. Gunār, bet kā mēs saspiedīsimies visi tajās 3 istabās? Tur jau tagad nav kur apgriezties, pat bez tā kapuveča.
Mildai ir jāsaprot, ka Antonam viņu nevajag. Viņam vajag tikai viņas dzīvokli. Zēnti, šoreiz es to nevarēšu palīdzēt. Piedod. Man vienreiz jau sanāca tāds kāzus. Es noturēju Antonu par āboliņu spiegu. Šoreiz ne. Piedod. Bet tu taču man nepametīs nelaimi. Pagaid, bet Antons nemaz nav slikts cilvēks. Labi, izvadītājs, es saprotu, nav nekāds tur sapņu kalnagals. Bet viņš nav nekāds izspiedējs. Viņš nav nekāds... Bet viņš grib pārvākties pie mums. Paklau, Mildai ir tiesības uz savu privāto dzīvi. Pietiekami ilgi viņa rūpēsies par tevi un taviem bērnīšiem. Ir forši, ka viņi beidzot grib savu dzīvi sakārtot un drusku papriecāties. To, ka tu esi šitāds nodevējs, to gan es negaidīju. Bet neceri, es to tā neatstāšu. Es neļaušu kapu vecim izlikt mani no manas pašas mājas. Es tikko pati savām aucīm dzirdēju, ka viņš taisās man ar bērniem izsviest uz ielas. Un tas jau ir tikai sākums. Viņš pēc tam ievāksies, sāks parakstīt papīrus un arī Mildu ar viltu izliks uz ielas. Poga, lēnām pa tiltu. Es gribu saprast. Nu, kas te ko saprast? Tas cilvēks. Viņš tad bez visa pārējā, Aivar, viņš ar līķiem krāmējas. Un viņš droši vien ir tas tur, tas kā viņus tur, nekrofils. Kā tad? Nē, es tomēr nesaprotu. Kas tas ir pa cilvēku un cik ilgi Milda ar viņu satiekas? Kas te notiek? Saprast tas cilvēks. Viņš tak ir izvadītājs. Viņš pa kapiem vien dzīvo. Jā, un Milda tak bērēs. Viņš tur viņai galvu sagrozīja. Un tagad viņš grib atņemt viņai dzīvokli. Un tā muļķīte sēž un ļaujas. Sēž savā virtuvē un ļaujas. Tad man viņš ir jāredz. Tu saki, viņš ir virtuvē? Kā tad viņš tagad Mildu apstrādā? Aivarim, tu tad man palīdzēsi. Palīdzēšu, protams. Labi, pagaidi mani tepat, es tūlīt būšu atpakaļ. Sveiks, Silvija. Sveiks, Daniela. Prieks redzēt. Es varētu palūgt ūdeni. Jā, ir. Ko tad tu atnāci? Pasūtīt kādu numuriņu vai masāžu, procedūru? Ko? Nē, man ir tikšanās ar Danu. Izklausās tāda svarīga tikšanās. Kāpēc uzreiz svarīga? Piedod, ka es tik netaktis, bet žegojās jau parasti, ja neliels stress. Kāds tur stress? Vienkārši parasta tikšanās par parastu labdarības projektu, kur jums tiek bārs. Bārstais? Tur, jā. Paldies par ūdeni. Es negribu apgrūtināt tevi un tavus tuviniekus. Viņi to nesapratīs un varbūt arī negribēs. Bet vai tev ir svarīgs manu radinieku viedoklis vai manējais? Tavējais. Tad uzklaus, lūdzu. Es tev piedāvāju nākt dzīvot pie manis. Varbūt labāk darīsim tā. Es noierēšu mazu dzīvoklīti kaut kur netālu no tevis. Tu varēsi katru dienu nākt pie manis, mēs vakaros dzersim tēju. Un varbūt ar laiku kaut kas mainīsies, un tava vedekļa dabūs kādu. Un varbūt viņas bārenīši paši drīzumā sāks vīt savas ligzdas. Kad putnēns atstāja ligzdu, viņš nav mazs, bet liels. Mēs iesim savu ceļu, un tas nav viegls. Piedošana. Es redzu, tu neesi viena. Jā. Labdien. Aivars Petersons. Antons Dambītis. Ko varbūt tēju iedzersim? Jā, kāpēc ne? Jā, Mildi, varbūt tu mūs katru uzcienās ar gabaliņu no tevis ceptās kūkas. Jā. Labdien, Dana. Labdien. Es atvainojos par kavējumu. Viss kārtībā, sēdieties kā Zembacher kundze. Man bija kaut kas ar mašīnu. Vai varbūt var piedāvāt ūdeni? Nē, ūdens nelīdzēs, es jau mēģināju. Nekas nelīdz. Par ko jūs vēlējāties ar mani runāt? Es gribēju runāt par vienu labdarības projektu.
Es atvainojos, bet varbūt, ka mēs varētu pāriet uz tu, ja jums nav iebildumu. Nē, man nav iebildumu. Tātad tu, Dana. Tu, Silvija. Jā. Par ko tu vēlējies ar mani runāt? Par vienu labdarības projektu. Jā. Zupas virtuvi nabadzīgiem cilvēkiem. Jā. Mūsu pilsētiņas augstākās sabiedrības dāmas ir izveidojuši tādu klubiņu, kur visi var apspriest. Es atvainojos. Es domāju, ka tev arī patikt. Jā. Par ko tad jūs īsti strādājat? Man ir tāda publiska profesija. Aktieris? Nu, gandrīz. Nu jā, es saprotu, ka publisku profesiju pārstāvi negrib neko daudz par sevi runāt, bet tomēr tad man ir vēl viens jautājums. Jums ir bērni? Anton, tu taču gribēji aiziet uz kamīnu zāli. Pēc tās grāmatas, vai ne? Jā, es gribēju. Jā. Es drīz būšu atpakaļ. Ej. Kas notiek? Tu izspiedo mani? Nē. Nu, kas tad tie pa jautājumiem Antonam? Nu labi, nav ko slēpt. Zente ir ļoti satraukusies. Par ko? Tāpēc, ka tas tavs Antons taisās iekundēties pie tevis dzīvot. Viņa baidās, ka viņa ar visiem bārenīšiem tiks izlikta uz ielas. Nu, kādas muļķības? Es taču Zentu nekad neizlikšu uz ielas. Antons ir ļoti jauks cilvēks. Viņš nevienu netaisās izlikt uz ielas. Es nezinu, prāts man tomēr ir nemierīgs. Tu nomierinies, Aivariņ. Un zini, es jau sen neesmu jutusies tik laimīga. Es labprāt piedalītos tajā sieviešu klubiņā, bet, diemžēl, arī visu manu brīvo laiku paņem viesnīcas pārvaldīšana. Nav jau jānāk uz katru tikšanos, var atnākt reizi mēnesī, reizi divos. Bet zupas virtuvi gan es labprāt atbalstīšu. Varbūt jūs man varat iedot konta numuru? Jā, es tūlīt sameklēšu. Nu, tā jau ir darbs, tā kā manam vīram. Ģimenei laika neatliek. Es ceru, ka jums atliek laika personiskajai dzīvei. Šodien pat es pārskaitīšu zinām naudas summu, un es ceru, ka es to varēšu atļauties darīt katru mēnesi. Bet varbūt mēs varētu satikties 4. Es, mans vīrs, tu un kāds tavs tūs draugs. Nu, kāpēc ne 4? Nu, pieņemsim uz kaut kādām biznesa pusdienām, vakariņām. Jā, par to. Mēs vēl padomāsim. Paldies par tikšanos. Man ir liels prieks piedalīties jūsu labdarības projektā. Tad visu labu. Visu labu. Vai piedod, Aivariņ, es aiz uztraukuma man tā kā kaut ko saldu sagribējās. Labi, Edvien. Nu, ko tu labi uzzināji? Zente, tev nav par ko uztraukties. Es parunāju ar Mildu, un man radās tāds iespējas, ka tur veidojas viens jauks, solīts pāris. Un tev ir jāgatavojas nevis izlikšanai no dzīvokļa, bet gan kāzām. Kāzām? Aivar, ko tu runā? Tas taču ir kaut kāds murks. Milda ar šito te. Nē, nu viņš arī tevi. Viņš ir aptinis ap pirkstu. Neviens mani nav aptinis ap pirkstu. Milda man skaidru gaišu pateica, ka tas Antons nemaz netaisās nākt pie viņas dzīvot. Un tevi netaisās likt ārā. Un tu Mildai noticēji. Nu viņa tā ir naiva, viņa uzķeras uz vārdiem. Labi, tas vecis neievāksies šomēnes. Bet ko darīs nākošu mēnesi pēc 2 mēnešiem? Ja tu zinātu, cik daudz darba es tajā dzīvoklī esmu ieguldījis, es savām mazām rociņām, es flīzes tīrīju, skrāpēju tapeti. Zenta, tev nav par ko uztraukties. Tu varēsi palikt pie Mildas dzīvot. Ak tā. Tad kaut ko es tomēr varēšu, ja? Tā Milda man atmaksā ar melnu nepateicību, bet tici man, es to tā neatstāšu. Es par sevi vēl cīnīšos, tad tu redzēsi, es cīnīšos. O, tik ātri jau atpakaļ? Nesatiku Danu? Satiku, viss kārtībā. Daniel, Jā. tu esi tāds apģērīgs puisis.
Oi, nu, ko tad es te liekšos? Šo te ir ganījies Jā, pamanīt. visu redzu, visu pamani. Vai tu varētu man pateikt, vai Danai ir draugs vai nav? Mīļās sirds. Tas taču nebūtu ētiski. Viss paziņot par savu priekšniecību. Divdomīgi. Nē, nu, no otras puses, Silvija, mēs jau esam labi draugi. Kādreiz varētu paklačoties, jā. Tad viņai ir draugs vai nav? Nav. Dana ir brīva. Tas ir droši. Silvija, šī dzīvē nekas nav droši. Bet par draugu viņa nekad nav runājusi, un neviens arī tādu nav redzējis. Paldies! Viss labi! Paldies tev! Ui, čau, piedod, paņemšu kladīti. Pagaidi, Jēzu, varbūt tu vari man palīdzēt. Labi, kādā veidā? Tie divi cilvēki. Milda un Antons ir jāizšķir. Un ja tu šito rozi varētu ienest Mildai virtuvē, it kā no kāda pielūdzēta, būtu izdarījis labu darbu. Nu labi, man tas Antons ar tā īsti nepatīk, bet vai vajag tādus līdzekļus uzreiz izmantot? Jēzu, mīļais, es tikko dzirdēju. Antonam nevajag Mildu, viņš viņu nemīl, viņam vajag tikai viņas dzīvokli. Es roku uz sirds varu. Nopietni? Nopietni. Lāc, man šķiet, ka normālam vecim ir jārūpēs par savu sievieti, nevis jātīgos viņas rēķina. Nu, ko es saku? Bet tagad vajadzētu izdomāt, ko lai uzrakstē klāt pieliktajā kartiņā. Tā, lai viņš greizsirdīgs paliek. Nu, jā. Rakstīsim dzeju. Skaties, kā tas jādara. Daudz kopīga mums. Nu? Ko tik es neatdot, lai kādu vakaru tā malkotu tēju kopā ar jums? Nu, protams, kā vīrietis ar sievieti, nevis kā padotais ar priekšnieci. Labi, iztiksim bez flirta. Pāriesim pie lietas. Labi. Šodien jūs runājat ar Silviju Felsenbacheru, vai ne? Un pēc sarunas ar jums viņa pienāca man klāt, uzdeva visādus jautājumus par jūsu privāto dzīvi, vai jums ir draugs. Nē, nu, es nezinu, kādēļ viņai tas bija vajadzīgs, bet viņa man nāca virsū tā kā tanks. Nu, bija gatava arī maksāt. Un jūs to naudu, protams, paņēmāt. Nu, es domāju, mūsu abi interesēs ir saglabāt uzskatu, ka es tomēr esmu pērkams, vai ne? Un ko jūs Silvijai pateicāt? Tikai to, ko jūs jau man teicāt, ka jums drauga nav. Ja tas nebija pareizi. Jā, paldies par informāciju. Tiešām paldies. Bet tagad ir jāizdomā, kas to kartiņu rozi sūta. Nu, kā intrigai rakstam, anonīms pielūdzes. Ne, vajag tā, lai ir kvēlāk. Tā, tavs mīlošais Nē. Rakstīsim tavs mīlošais Pēters. Tavs mūžam mīlošais Pēters. Pareizi, tavs mūžam mīlošais Pēters. Piedod, ka es tev aizsūtīju uz to kamīnistabu, bet man vajadzēja aprunāties ar Aivaru divatā. Neuztraucies, es visu sapratu. Nu. Jā. Jums ir sūtījums no kurjera? Man? Jā, no kurjera? Vai, kur tā man brillīte ir? Izlasies, kas teik? Man skolās atcerējumi labi sanāca, bet lasīt labāk nevajag. Nu, izlas, mēs sapratīsim, ko tu. Nu. Mēģināsim. Nu. Daudz kopīga ir mums, kas vieno, kad citus bezdibeņi šķir. Ne tikai prāts, bet arī neprāts mums abiem ļoti līdzīgs ir. Paraksts tavs mūžam mīlošais Pēteris. Lūdzu. Kāds Pēters? Es taču nepazīstu nevienu Pēteri. Nezinu, parakstīts Pēteris. Kad adresi sajaukt? Nē, bet kurjers teica, lai nodot rokās Mildai Upītei. Sveiks, mīļais! Jā. Man šodien bija interesants piedzīvojums. Felsenbacher kundze pie manis ieradās, lai parunātu it kā par labdarības projektu, bet patiesībā viņa gribēja uzzināt, vai man ir kāds draugs. Intriģējoši, vai ne? Man liekas, ka Felsenbacher kaut ko sāka veidot, bet kas tas varētu būt? Kā tev liekas? Nezinu. Nu jā, tevi tas neinteresē. Nu, parunāsim par to rītu, šodien kaut kā nav noskaņojama. Kas notiks? Tu esi noguris? Nē, vienkārši gara diena bija.
Nu, ja rīt, tad rīt. Šodien vairāk par darbu ne. Iesim gulēt? Ko? Ar mani viss ir kārtībā. Es dzeru tās tabletes, kuras tu man liki, un daru visu, ko tu man liki, un tā, ka viss ir ļoti labi, viss ir kārtībā. Un galva arī vairs nesāp, jā. Kāpēc tās drūmas tonas? Kaut kas atgadījies? Negribu par to runāt. Nu, es domāju. Nekas īpašs. Esmu nelaimīgi iemīlējusies, tas arī viss. Aini, es negribu. Kurš nav nelaimīgi iemīlējies? Visi kādreiz ir bijuši nelaimīgi iemīlējušies. Tu arī biji, un tiki tam pāri, tā ka es arī tikšu tam pāri. Stāst, kas tas puisi. Taču neviens man nevar palīdzēt. Pat esmu vainīga, pat esmu iemīlējusies cilvēkā, kurš man negrib. Edi. Dāna, lūdzu, atliekam uz citu vakaru, labi? Dzirdi. Man liekas, ka pēdējā laikā tas sāk notikt pārāk regulāri. Kas? Tas, ka mēs uzvedamies kā divi svešinieki. Tu visu laiku domāsies kaut kur citur, es netieku tev klāt. Edi, kas notiek? Nu, nekas nenotiek, vienkārši nogurums. Vai man būtu jāsāk satraukties? Nu, nē, tev nav jāsāk satraukties, Dāna. Dzirdi, tu saproti, tu esi tak teicis, man šodien bija gara diena. Miers? Miers. Miers. Tālāk par putniņu. Ko tu konkrēti esi nolēmis darīt? Neviens nav kristāltīrs. Jāatrod skelets viņa skapī. Ja tā padomā, jebkuram var atrast, vai ne?